Sveiciens visiem šai siltajā dienā. Yamaha mums piedāvā izbraucienus ar ūdensmočiem uz testa braucieniem. Tātad šis ir Wave Runners Yamaha ar litrīgo motoru, Pro versija. Tālāk šis ir līdzīgs, arī litrs. Šis ir tāds kā komforta vairāk versija. Nu, tad mums bišķiņ interesantāk nāk. Šis ir GP modelis ar 1.8 motoru un kompresoru 250 zirgi. Tiem ir ap 100, 115 laikam. Nu, un tad visbeidzot FX modelis 1.9 motors ar bez kompresora, tātad parastais atmosfērnieks. Pamēģināsim katru no mocīšiem un izteikšu, kā teikt, savas emocijas, sajūtas un padalīšos ar jums. Tā, nu ko, pirmo es domāju varētu uzreiz tad ņemt šo ar kompresoru. Jā. Tā, iestamsim iekšā. Cerams, ka tur viss var redzēt tā. Tā, šāds apskatiņš. Sākumā pagriezīsim, tā lai viss var redzēt. GP modelis ar kompresoru tātad. Jā, šāds te. 3 vietas. Nē, 2. Meloju, jā, GP modelis vairāk ir taisīts priekš sacīkstēm, asākām izjūtām, lai gan viņi, tomēr 3 vietas. 240 kg kravnesība, 3 vietas. Kāpēc man likās, ka viņš ir 2-vietīgs? Laikam tādēļ, ka sīdu ir 2-vietīgs. Bet, šis ir 3-vietīgs. Nu, ko kāpjam augšā? Liekam atslēgu. Engine hours, tātad dzinēja stundas 8. Jauns mocis. Tā, labi, slēdzam spidometru, velkam brilles un pabraukāsim. Nu, tur man bija 107 es uzdevu, bet baigi ātri ieskrienās. Man jau patīk.
varu pateikt, ļoti asa manevrētspējība. Ļoti ass viņš ir. Īpaši nepaspēlēs, nepagriezīs viņu. Pa bojām būtu forši braukt, ko arī pamēģināsim. Nu jā, mocis ir ļoti ass. Un ir jāturās ļoti stipri.
Labs, labs. Man jau patīk. $114. Dabūju 114. Bet nav vietas daudz, kur ieskrieties. Iet nedaudz ātrāk. Bet, nu, rokas jau biek uz bišķi. Bet, nu, forši. Forši mocis. Mocis sacīkstēm. Viennozīmīgi. Vienkārši tā ģimenes izbraucieniem, es domāju, ka šis nedara pārāk agresīvs. Neļauj paspēlēties pa ūdeni, paslīdēt sāņus un tā tālāk. Nē, šis mocis nav par to. Šis mocis ir gunkām. Tikai un vienīgi. Nu ko, paņemsim nākošo, es domāju, FX modeli ar 1.9 motoru atmosfēru. Tas varbūt ļaus mums bišķiņ pākstīties pa to ūdeni. Bet šis nē. Šis kļūdas nepieļaus. Ja jūs brauksiet pilnā gāzē, pagriezīsiet stūri, jūs vienkārši izsviedīs ārā, ja nav pietiekošs spēks, jā, noturēties. Ilgāk pabraucot, spēks paliek arvien mazāk un mazāk. Tādēļ noturēties paliek arvien grūtāk un grūtāk. Tā kā liekam šo malā. Jā, tā. Rokas piesit. Kā? Nu, rokas bišķiņ, jā. Nu, liela jauda. Viņš neļauj spēlēties. Jā. Viņš ir rasts tieši līkumiem un var izciest ārā tikai tā. Nu, ko nākošais? Tātad šis te FX 1.9 motoru. Šāds te. Tā, gads intereses pēc 26. gads. Tas bija arī 26. gads. Tātad pilnīgi jauni. Nu ko, kāpsim virsū. Krāsa sarkana, nu. Varbūt ne visiem patiks, bet es domāju labāk kā melna. Sarkana ir ok. Tā jau arī gaumes lieta, tā krāsa. Tātad te ir izteiktākas 3 vietas. Jā, tāds platāks šķiet. Vai nu dēļ tumbu. Nu jā, te jau ir komforts. Te jau ir komforts, glāžu turētāji. Glāžu turētāji un sēdvieta ir ļoti mīksta.
liels ekrāns. Nu, šis arī būs ekonomiskāks. Un, nu, man sēdēt patīk te vairāk. Es uzreiz uzsēdos, jūtu, ka ir plašāk. Jā. Šis ir vairāk tāds atpūtējs. Nu, bet viņš tāpat ļoti labi ies, es domāju. Par to es esmu pārliecināts. Tas, ka te mums ir, te mēs varam telefonu nolikt cimdus. Un tā. Protams, melns ļoti smērējās ātri. Jā, mazākais puteklīts kaut kur un var redzēt uzreiz. Nu, vispār tumšas krāsas visas smērējas. Nu ko, pamēģināsim tad ar šo. Jā, ar šo var vairāk spēlēties. Viņš ļauj manevrus taisīt, teiksim, laidenāk, mierīgāk. Jā, nu nav tik asts, bet nu jauda jūtās liela tāpat. Jauda jūtās. Pamēģināsim uz taisnītes uzbraukt. Tā. Te bija 100 un atpakaļ. Tā, nu ko es varu pateikt? Protams, šis nav tik jaudīgs, kā tas bija, bet ir jaudīgs. Tomēr 1.9 motors un 200 zirgaspēki. Jā, ir iespaidīgi. Man šis braukšanai patīk vairāk. Viņš ir vairāk tāds pa komfortu. Un jaudas ir, nu, ļoti daudz, es pat teiktu, pietiekoši. Es jau ar ūdens močiem cik gadus braucu? Kādus 10. Nu, un ir ko turēties tāpat. Ir ko turēties. Protams, tas GP modelis ar to kompresoru ir krietni jaudīgāks. Ka pieredzējuši, pat braucēju var izsviest ārā pie nepareizes kaut kādas darbības. Visu laiku jādomā ar galvu. Tā kā jā. Vēl pabraukāšu, pataisīšu aplīšus, višķi pabraukāšu gar bojām un jā, ņemsim citu vēlāk.
Jā, ir labi. Rokas piesistas. Nu, man ir skaidrs viss, kā šis iet. Šim arī nav nevainas. Super. Seems to be having fun. Yeah. This is for fun. This is for racing. Yeah. Gentlemen tried speed race. Yeah. And these two That for seems to be fun. for jumping. Yeah. Whew. Nice, nice. 26th year, yeah? Or 26th year, yes? Yes. All new. Like new. Whew. Okay. A little bit tired. Yeah, we had a small incident last event with that limited, so there's Yeah. I had to take a quick fix. Okay. It's working, but it doesn't look so nice. Here. A little bit, yes. There's a hole in the hull. This is plasmas, yeah? Yeah. If here be sticloplast, I think here after crash it's good, no? Yeah. No, but we have we already ordered the middle deck, so we just change the middle deck and it's Yeah. back in action. Okay, yeah. It just takes a few days to get it. Yes, nice. Well, a few weeks, I guess. Nice. So I take this and have a fun. Be gentle. It's crashed only once. Paskatīsimies šo. Šis ir cietis bišķi negadījumā, bet tas uz ātrumu neietekmēs, es domāju. Nu jā, un šis ir garāks kresls, tā kā trīsvietīgs. Bet nu mums, lai vai kā paliek tāpat divvietīgs. Pa lielam, kā pakāpienu kāpslīts. Šāds te. Nu, krāsas man ļoti patīk. Lai gan tam krāsas arī ļoti labas, bet šis ir arī skaists. Ļoti labs. Pamēģināsim pacelāt priekšu un paskatīsimies. Es sabraucu ar Pro versiju, bet ar šo ne. Pamēģināsim uzkāpt. Uzkāpšu, gan mēs nekad kāptas. Cik tas viss vērts ir uz malu kāpt. Atsperamies un uzkāpjam. Ir tāds bišķi trikī. Ir uzreiz jāliek virsū, nedrīkst lēnām kāpt. Tād pogas. Tā, bišķiņu uzsildīsim.
Nu jā, protams, šis ir krietni mazāks. Krēsls ir ērts. Cimdu nodalījums ir. Krāsainais ekrāns. Vietas aizmugurē. Principā divas vietas ir 100%, trešajā, ja mazāk cilvēki, tad uz kaut kāda 70-60 kg. Es domāju, būs ok trietā, bet vidēji cilvēks svars ir apmēram 80 kg. Tad trietā nekādīgi nesanāks. Un cik ir kravnesība? Kur te bija rakstīts? Kur ir 3 vietas un 225 kg. Tas ir nopietni. Bet pēc sajūtām, nezinu, vai var uzkāpt trietā. Labi. Ja jau 225 ir norādīts, tad tas arī ir tā. Iespējams, es arī kļūdos par to stabilitāti. Varbūt arī ir stabils. Bet šodien tas nav mūsu testos. Mūsu testos ir maksimālais ātrums un mans subjektīvais viedoklis. Pirmais, ko es sajūtu, ka es nejūtu rāvienu, nejūtu jaudu. Bet šis mocis nav tam domāts. Šis mocis ir vairāk for fun. Uzliksim VTS uz augšu un pamēģināsim varbūt to priekšu pacelāt. Mocis izteikti neceļ priekšu. Varbūt es kļūdos, ka viņš nav paredzēts celt to priekšu tieši šis modelis. Varbūt tā garāka bāze vai kas. Jo viņš ir trīsvietīgs. Varbūt tādēļ viņš tā neceļ priekšu. Pamēģināsim maksimālu ātrumu. $84. Te arī 84. 84 viņš iet stabili.
teikšu atklāti, man lielie vairāk patīk, bet nav slikti pākstīties. Budžeta variants, ko var gribēt. Litrīgais motorīts. Nu, baigi švaks pēc tiem. Nepareizā secība. Jā, vajadzēja pakāpeniski vairāk. Bet, nu, tie divi ir labi. Tie divi ir ļoti labi. Jā. Nu, tas jau arī... Spārku iemēt salīdzināt. Pret spārku, man liekas, ka jaudīgāks. Pišķiņ. Tomēr, jā. 84 viņš gāja, jā. Spārks 80 iet vairāk neiet. Un korpus man vairāk patīk šim. Spārkam ir, nu, nav tāds korpus tik labs. Šis labāk. Nu, viņš arī dārgāks. Nē, es tagad pamēģināšu šo. Okay. Tas bija garais, viņam tā priekš neceļās arī tik ļoti. Tam es domāju, celsies vairāk, jo īsāk bāze, vai es kļūdos, bet nezinu. Kādēļ to? Tas necēla? Nē, vienādi. Es pamēģināju uz augšu. Pamēģināšu. Nu ko, pamēģināsim. 3 minūtē ir kāpslīši ar... Paskatīsimies. Izmainīsies kaut kas, vai neizmainīsies. Nu, šis ir tieši tāds pats. Tieši tāds pats. Tikai krēsls mazāks. Izteiktas 2 vietas. Pakāpienu kāpslītes. Tā, kuru gadu es gribu atrast? Parasti tur ir viņa kods, bet nu. Šis ir 160 kg 2 vietas. Tur bija 3 vietas 225 kg. Nu, paskatīsimies uz stabilitāti. Jet Blaster Pro. Nē, es laikam kāpšu uzreiz virs to tur. Šādi te. Nu, pie kāpšanas te jāpierod. Ir jāpierod. Nu jā, te jūtās pavisam savādāk stūre. Sportiskāk. Trims uz augšu. Viši pasildīsim dzinēju. Mocīši ir bišķi putekļaini, jo tur bija putekļains ir piebraucamais ceļš. Jā, nu, krāsas ir košākas Pro versijai, kas man personīgi patīk vairāk. Tā arī galvenas lietas. Bet tā viss ir pats. Principā vieta, aizmugura. Vietiņi ir maziņi. Un cik tad šim stundu? Tur nevar redzēt. 6 stundas.
Speed, drive control. Varbūt varam uzlikt mēs kaut ko. Ir middle. Middle mums nevajag, mums vajadzētu kaut kādu ātrāku laikam. Low, middle, nē, nekā nav cita. Vai nu low, vai nu middle. Nu tad ir laiet middle, vidējais. Ok. Ko? Velkam kameru, var bišķi notīrīt varbūt to kameru. Netīrs. Nu, te uzreiz ceļ priekšā augšā var just. Nu jā, šis jau pavisam savādāk uzvedās. Šis ir jautrs, šis ir jautrāks. Nu ko, pienācis laiks maksimālam ātrumam. $85. Nedaudz ātrāk kā tas blasters. Ko mēģinam vēlreiz? Sasvēros un nokrita. Nu, viņš svārstās vienu uz otru pusi. Domāju, nu labi, ko es tur turēšot.
griezīšu moci otrādi un tā tālāk. Tādos brīžos labāk vienkārši atlaid moci vaļā, lai iet savu ceļu, uzkāp virsmu un brauc tālāk. Čība. Viņš ir ļoti manevrētspējīgs. Tā kā, ļoti, principā. Burtiski uz vietas griež uzreiz. Vēl jāpamācās. Braukt vecē nemāk. Ir jājūt tā robeža. Kad tev gāzi ir jāatlaiž. Bet es pagaidām mācos, tā kā man ir jājām. Viss kļūdas.
ierodas, tad jau saprot, kur ir tas brīdis, kad jāatlaiž gāzi. Nu ko, liksim no šo moci. Nu, šis ir interesantāks. Uzreiz jūtās. Viņam ir tā cita leņķa. Jā. Var uzreiz just. Varēs tur braukt. Kas? Tā no viņam sievietēm kameras ielikt klāt. Nu jā. Nu šodien mums ar laiku ir paveicies. Labāk neko nevar iedomāties. 3. jūnijas un kad 25 grādi un saule. Tik labi. Es jau biju gatavs vilkt hidrotērpu, bet nu... Nepusāt, ja? Vispār ne. Vispār ne. Vienīgi žēl, ka nav kur baigi ieskrieties. Nu tā. Nu jā. Ieskrienies, uzreiz jāmetās. Šis iet arī 84. Tas lielais gājās 105. Jā, kaut kas tāds bija. Un tas GP modelis gāja 115. Pat jāizdabūja. To iefilmēja. Tā kā jā. Mans viedoklis no blasteriem ir top 1 šis. Tas ir, nu, trīsvietīgs, ja vajag trīsvietīgu. Un šis ir arī mans favorīts. Principā, laikam, šis mans favorīts. Ja būtu te kompresors, tad pavisam būtu labi. Bet, nu, tas arī ir labs. GP modelis. Tā kā jā. Nu jā, labāk tās atstarpes varbūt arī lielākas. Nē, bet te ir dziļums. Jā? Tā ir labāka vieta. Jā, varbūt. Tāpēc vienkārši salikām jau pa priekšu. Tas ir tas, kā atsevies? Ir, jā. No kurien? Es 115 dabūju. Man jau vēl pievērt. Pirmais brauciens arī. Labi, es pēdējo reizīti izbraukšu un tad liksies mierā. Cik ir vēl? 5 minūtes. Jā, nu tas ir daudz. Izbraukšu. Jā, šis ir monstrs. Šis ir monstrs. Nu jā, un tas dizains tāds interesants, ka tā baigi smuki aiziet plūdlīnijas un jā. Un tā krāsa sarkanā, šitām mocīm piestāv sarkanā.
Tam varbūt ne tik ļoti, bet šim ļoti piestāv sarkanā krāsa. Es domāju, es varētu novilkt čības. Viņas no maisa.
Ar šo moci. Ir labs treniņš. Sasodīt labs treniņš. Viņš te pirmais 5 minūtēs jau nokausēs. Nenormāls. Ir visu laiku jādomā ar galvu, kur dot pilnu, kur nedot. Un ir jāturās ar nežēlīgi. Ne tikai ar rokām, bet arī ar kājām, jā. Pagriezienos. Tā jā. Un vizuāli ļoti labs. Super. Stūri var pieregulēt. Jā. Forši. Atpūšaties ir svarīgi. Nav svarīgi ar kādiem močiem. Bet, ar ūdens močiem. Nav svarīgi ar kādu modeli. Bet, vasara ir sākusies. Un ir jāizbauda. Nezinu, cik šis maksā. Gan jau kaut kādi 26 varētu būt cena. GP modelis, FX modelis, tas pat apmēram cenas ziņā. Ļoti līdzīgi, tur 25 varbūt, 24. Blasteri tur iet ap no 10 000 līdz 15 droši vien. Un jā. Vēl bišķiņ izbrauks. Neliela aplīti un tad jau liksies mierā. Man jau arī šodienai gana rokas piesistas.
Tie, kas neatbrauks šogad, brauciet varbūt nākošgad, jo pasākums ir ļoti foršs. Ļoti laba pieredze. Izbraukt ar močiem. Ļoti forši. Visādas vestītes, hidrotērpiņi. Bet vizuāli, protams, tas ir sākais. Tas ir pats labākais. Сам заправил. Сам заправил. Ну, из бластеров это интересный очень. Да? Да. Мы видели, как ты едешь. Он так поднимает. Да, мы посмотрели. Круто. Мы посмотрели. Вот это я понимаю, да? В прошлом году на море было. Да. Вен. Да, я тебя толкну. Kas brauc? Mēs braucam, jā, mēs parādījām. Jā, jā. Bet principā braucam pret pulksteni Jā. Ja gribās izbraukt visu savādāk, kaut kā var aizbraukt uz to galu, uz tālāk un prasīt, tur var izbraukt arī kaut kāds cits līkums, ja? Bet vajag neaizvājam, skatāmies apkārt, kas notiek. Jā. Es braucu citreiz. Šo ne, bet jā. Bet vispārībā es Es ar to mēģināju. Pagājušajā gadā. Kā mēģināju, bet Viļņos bija vienkārši. Nu, jūrā bija grūti, jā. Šeit ir tā vieta, kur jāmēģina. Jā. Bet nu ne jau jūrā. Bet jā, ja kas tur dārgi būs ūdenī, kā es palīdzēju, 20 minūtes laika. Jā. Palaidam ūdenī un aiziet. Kas te ir mums? Ūdens motocikls. Jā, no sākuma iestumjam noc ūdenī. Un aiziet spiežam stāstu pogu. Ieturam bišķi. Labā pusi gāzīgi. Подождите, я сниму хотя бы, пока ты меня не словил. Пока я не наезжу? Да? Как стоп? Стоп. Там нету тормоза. Как тормозить? Слева сцепление, да? Приборочка такая есть. Skatāmies ūdenī visu laiku, kur jūs esat, kur ir otrs cilvēks, jā? Nu, ko aiziet? Instruktors pa priekšu. Drošību, kā teikt, ir pirmajā vietā. Atbraukt cilvēkiem, pamēģināt. Jā. Nu, laikapstākļi labāk nevar vēlēties. Vispār lieliski. Cik ir laiks atvēlēts katram braucējam? 20, ja? Nu, tas ir gana daudz. Jā. Jā. Pats arī brauks? Ne? Kā tā? A, kurš tev pašām personīgi visvairāk? Tu jau esi droši vien braucis, izmēģinājis arī? Nu jā, tas ģimenes variants ar atmosfērisko. Pilnīgi pietiekoši, manuprāt, pilnīgi pietiekoši.
Jā. A cik patērē, vat pieņemsim šis te sarkanais? Jā. Nu, vidēji, teiksim, nu, kaut kādi 60 varētu būt, vai ne? Jā. Nu, agresīvi braucot. Cik tā? Mums ir tagad visu dienu, pilnas bākas. Jā. Visu dienu. Jā. A bāka ir 70. Kas? Bāka ir 70. Pilna bāka, es domāju, mēs varbūt pēcpusdienā pieliesim kaut ko klāt. Bet Jā. noteikti tas nav uzstāts bāka. Varētu būt kaut kādi 30 varbūt, ne? 40. Lai gan nē, tik maz nevar būt. Just checked it Monday, but I don't remember. Maybe 40, 50. No, it's my opinion. PHO, it was quite heavy, something like maximum throttle, something like 70 liters, I think. Oh, okay. Yeah. 1 hour. Yeah. So, 70 liter tank, Yeah. throttle 1 hour. No, yeah. But you can drive with full throttle. Yeah, It's unreal. yeah. But they only, in the technical data, they only advise the maximum fuel consumption because it's the only, yeah. And what is the fuel? 98? 98 octane. Yeah. Yeah? Well, it runs 95, but we recommend to use 98. Yeah. Jā, nu ko, es arī laikam taisīšos tad uz mājas pusi. Ļoti patīkamas emocijas, ļoti atsaucīgs kolektīvs viss, kas organizē. Un ļoti viss forši. Labāk nevar iedomāties. Tā kā jā, kas šaubās atbraukt, tad varu pateikt to, ka viennozīmīgi nenožēlosiet un pavadīsiet labu laiku, kā arī iegūsiet sev noderīgu informāciju par konkrētajiem mocīšiem. Labi, no manas puses tas viss. Tiksimies uz ūdens citās epizodītēs un forši visiem dienā tā.